Nu tā, sveiciens visiem! Un sveika, Elīna! Sveika, Elīna! Sveika, Kadri! Paldies, ka tu piekriti uz šo mūsu sarunu. Es esmu Kadrija, kurš vēl nezina, varbūt, laipni aicināti uz mūsu sarunām skolotāja Saimnes spēks. Kāpēc šādas sarunas? Tāpēc, ka jūs zināt, ka es esmu pedagoģijā, es vadu nodarbības pedagogiem un dzirdu arī ļoti daudz no vecākiem, no sabiedrības kopumā. Ļoti daudz viedokļus par skolotājiem, jā, ļoti daudz viedokļu par skolotājiem, par izglītības sistēmu, kādi mēs esam, ko mēs darām pareizi, ko mēs darām nepareizi un tā tālāk. Taču tas, ko es redzu, esot tajā burbulī iekšā, mums ir ārkārtīgi daudz jaudīgu pedagogu, mums ir ārkārtīgi daudz iedvesmojošu pedagogu, mums ir ārkārtīgi daudz pedagogu, kuri reāli katru dienu domā, kā darīt lietas labāk, kā sadzirdēt bērnu labāk, kā darīt savu darbu labāk, kā dzīvot labāk, kā dzīvot vienkārši labāk. Un tāpēc aicināšu uz sarunām dažādas pedagogus no dažādām vietām Latvijā padalīties, lai jums ir varbūt lielāks priekšstats par to, kas tad notiek skolotāju vidē, kādi viņi ir, kas viņus aizrauja, jo dzīve nav tikai pedagoģija, ja izrādās. Un šodien saruna ir piekritusi brīnišķīga skolotāja. Elīna Kostomārova strādā šobrīd arī Rīgas 6. vidusskolā. Elīna, Jā, aicināšu uzreiz vērsim pie ragiem. Pastāsti varbūt tās pati no sevis, ja tev būtu jāiepazīstina ar sevi tāds mazais pieteikums, kas tu esi, ko tu dari, kas ir tavs prieks? nu jā, sveiki. Tā domājot un saprotot to laika robežu, es sapratu, ka šis jau būs tagad 15. septembris, 15. tā kā mazā apaļā kaut kāda jubileja, kad es sākšu skolas gaitas kopā ar bērniem. Nu, tas mans ceļš līdz skolotājai, es tā domāju, ka man jau bērnībā tur visi radinieki, māma, krustmāte, vecmāmiņa teica, tu būsi dienās skolotāja, jo vienmēr es esmu tā kā vecākā no visām māsīcām, un loģiski es mācēju pirmā lasīt, pirmā sāk iet skolā, un tad tās mūsu spēles bija vienmēr tādas, ka mēs spēlējāmies skolās, un viņi, nu, tā kā mani vecāki teica, tev jābūt skolotāji. Un kaut kur tas tā no bērnības man ir palicis, un tad bija jābeidz vidusskola un jāizvēlās profesija, ko tālāk darīt. Man bija divas opcijas. Viena bija skolotāja, un otra es biju iestājusies jau arī tā kā mācīties mārketingu. Braucu vidusskolas laikā vēl uz kursiem, bet sapratu, ka tas galīgi nebūtu mans, jo es nevaru iedomāties savu ikdienu no 8 līdz 5 sēdēt ofisā. Man tas liktos tāds garlaicīgs darbs. Nu jā, un tad es pabeidzu Liepājas universitāti kā skolotāju, un uzreiz arī sāku strādāt skolā. Pēc augstskolas absolvēšanas 1. septembrī bija vasara brīva, laiks mazliet sagatavoties, saprast, kur tad es tikšu iemesta. Un jā, tad 23 gados sāku strādāt skolā, man uzreiz arī bija audzināmā klase, kas nebija viegla, un es domāju, kā es vispār ar to tiku galā tajā brīdī. 23, tu saki, jā, 23 gados, jā? 20, nu, uzreiz pēc augstskolas, 23 Jaunieši, gados, pabeidzu augstskolu jūnijā, kad ir izlaidums, un septembrī jau sāku strādāt skolā. Mhm. Sāku strādāt Ventspilī, Ventspils centra sākuma skolā. Brīnišķīga skoliņa arī ar mūzikas novirzienu. Tāpat kā šobrīd skolā, kurā es strādāju Rīgas 6. vidusskolā, bet man tā klase bija tāds kārtīgs pārbaudījums, un man gribas teikt, ja to iztur, tad tu tiešām paliksi strādāt skolā. Ja man bija klasē 18 zēni un 12 meitenes, un tie zēni visi bija tādi sprīdzeklīši. Katru dienu kaut kādus nedarbus darīja. Es atceros vienu brīdi, mēs nākam no pusdienām, un viņi ir kāda 3. klase, man liekas, bija. Un es nāku augšā, un es skatos, klasē durvis nav. Viņi ir izcēluši durvis, vienkārši tāpatās. Mēs gribējām redzēt, cik mēs esam spēcīgi. Un tagad, kad es aizbraucu reizēm uz Ventspilu, vai arī man pirmie skolēni ir arī kādos sociālos tīklos, un es redzu, viņiem visiem šobrīd jau ir 21, 22.
lieli cilvēki, un tie lielie delveri, kas man likās ārprāts, kad tu būsi normāls? Tad Tiešām, jā. šobrīd viņi visi jau ir kāds, kas jau pabeidzis ir augstskolu, kāds, kas ir, tā kā jau strādā, un ir viņiem jau izveidojušies attiecības, un tā, un tad man liekas ārprāts. Tas stereotips, kad, liekas, skolā tas lielākais, nezinu, delvers, vai kam tur ar uzvedību neiet visai labi, vai mācībās neiet visai labi, viņiem dzīvē viss ir labi, jo es skatos, es ar viņiem reizēm uzturu kontaktu arī sarakstos, un arī vecākiem vēl. Un, jā, man tiešām liels prieks, kad studēju ārzemēs. Tādi jaudīgi bērni. Un es atceros, ka mēs smējāmies. Viņi bija dzimuši Mērkaģa gadā. Tā kā pēc gada, kur ir dzimuši. Un viņi tiešām atbilda visam tam gada raksturojam. Kā tik kaut kur uzkāpt, kā tik kaut ko, nezinu, kādas blēņas izdarīt. Bet patiesībā man tā bija tāda mīļa klase. Varbūt tāpēc, ka pirmā. Un es atceros, mēs braucām visādās ekskursijās. Tā bija klase, ar kuru nevarēja īsti iet uz teātriem, un tā mums bija jābrauc. Mēs braucām uz hokeja spēlēm, uz arēnu Rīgu no Ventspils. Mēs gājām dažādos pārgājienos. Mēs, tādas aktīvas lietas mums bija jādara. Man viņi ļoti, ļoti, ļoti patika tie bērni. Bet tas pirmais pusgads, paturpinot tālāk to ceļu par skolotājiem, tas pirmais pusgads, bija diezgan traks, jo es no rīta gāju uz darbu un 3-4 beidzu darbu, un tad es gāju mājās, un es vienkārši gāju gulēt. Es reizēm nogulēju no 4 līdz nākamajai rītam 7, jo man bija tā kā, kamēr tu ieej tā ritmā un saproti to skolas dzīvi, jo to, ko māca augstskolā, tev neviens nesagatavo tai patiesajai klases skolas dzīvē, jo augstskolā neviens nerunā par kaut kādām tur problēmu situācijām. Labi, tev stāsta psiholoģijas lietas, kā viņas varbūt izprast no psiholoģijas puses, bet to reālo dzīvi, un, piemēram, darbs ar vecākiem, kas arī ļoti, man kā jaunai skolotāji tenī brīdī, un tev tā kā vecāki ir priekšā, kuri ir par tevi daudz vecāki gados un kuriem ir lielāka dzīves pieredze, un tad tur atnāk tāds zaļais gurķis, kurš tagad mēģinās iestāstīt, kā būtu jāaudzina bērni un kas viņiem būtu jādara. Tas arī bija tāds izaicinošs. Bet, un tad es atceros, ka man tajā laikā, tajā pirmajā pusgadā, līdz Ziemassvētkiem, es ilgi domāju, es iešu prom, es šo nevaru izturēt vairs, tā kā man resursi nepietiek tam. Tad es atmeklēju psiholoģu, pat uz sarunu, un viņi man kaut kā ļoti sakārtoja, nezinu, man tā brīža domāšanu un teica, bet tev jābūt tu esi skolotāji, tu esi pabeigusi augstskolu, tu par to mācies, tev ir zināšanas, un tu, kad, piemēram, aizēji uz banku vai pie doktora, tu taču viņiem nemāci, kā strādāt, un tad man tāds bija iztaisnojās mugura, un es varēju, nezinu, es atceros, man klasē bija viens teicis, kurš bija apmēram 2 metrus garš, un es tāda 1,68 m skatos uz viņu tāda. Un es nevaru pateikt tam tētim līdz galam, ka varbūt kaut kas nav, tam bērnam tur vajadzētu piestrādāt vēl pie kaut kādās mācību lietās vai vēl kaut ko. Un tad es atceros, ka pēc Ziemassvētkiem, pēc brīvlaikas aizgāju, un es varēju tā mierīgi tā pateikt, ka viss ir. Tas tāds Ir tas bija tāds. Tā, vai ne? Jā, ka tā pārliecība sevī jāatrod, ka tu esi tas, kas vada to klasi, ka tu esi tas, kas nosaka savus kādus noteikumus, nevis vecāki, 30 vecāki nāks un tev stāstīs, kas tev būtu jādara. Tā. Superīgi. Bet, jā. Un tad es kādu laiku nestrādāju. Piedod, jā, droši. Nē, tad es to izstāstīšu to ceļu, kā es nokļuvu līdz Rīgai. Tad es kādu laiku nestrādāju par skolotāju, lai saprastu, bija kāds gads, jā, tas pastrādāju ārzemēs arī mazliet, lai saprastu, jo redzēju, uzreiz no augstskolas, uzreiz darbā, un tad tev ir pazudis kaut kāds tāds piedzīvojuma laiks, un man vajadzēja to, kā saprast to pasauli arī apkārt. Jā, tad es aizbraucu uz kādu gadu, jā, uz ārzemēm, bet es sapratu to, ka, nē, man pietrūkst atpakaļ tā dinamika, tā katra diena tā kaut kāds jauns izaicinājums, risināt kaut kādas lietas, kaut ko tam bērnam iedot no sevis, un tad es atgriezos atpakaļ, bet es sapratu, ka es īsti negribu Ventspilī, jo man ir grūti nodzīvot vietā, kur ir, tā kā nenotiek visu laiku kaut kāda kustība apkārt, kaut kāda dinamika nav. Tad loģiski, man jau dažas draudzenes dzīvoja Rīgā un teica, nāc uz Rīgu. Es saku, kā tā uz Rīgu? Viņi saka, vai, kad tev brīvs? Nākamnedēļ? Vai mēs tev palīdzēsim sakrāmēt mantas, padzīvos sākumā pie mums? Gan jau pēc tam atradīs, kur dzīvot un arī darbu atradīs. Iekšā, vai ne? Jā, un viss.
Un vienas dienas laikā es praktiski pieņēmu lēmumu, visas pārvācos uz Rīgu. Un es nevienu brīdi nenožēloju to lēmumu, jo man tiešām ļoti, ļoti patīk. Un skola, kurā šobrīd strādāju, Rīgas 6. vidusskola, ir vienkārši fantastiska skola, jo tur ir gan radošais, ļoti spēcīgs, visi orķestri, kori un bērni nāk no dažādām ģimenēm. Un tas, man liekas, ir tas tieši interesantākais klasē, ka tev nav, ka tev ir katru dienu jādomā, kā konkrēti ar to bērniņu strādāt, jo viņam ir savas tās vajadzības. Un jā. Tā kā, tas tāds īsumā ceļš, kā es kļuvu par skolotāju. Kā tu nonāci līdz Rīgai, līdz skoliņai. Elīna, ja tev jāatcerās ir, varbūt to pirmo dienu skolā patika, ka tu sāki strādāt skolotā. Kas ir tas, kas tev visvairāk pārsteidza sākot strādāt skolā? Tu biji kaut ko mācījusies, bija kaut kādas ekspektācijas, bija kaut kāds priekšstats droši vien, bet kas bija tas, kas tev pārsteidza visvairāk? Jā, es zinu, ka kādreiz, tagad jau vairs nav jāraksta tādu stundu plāni, bet kādreiz mums arī augstskolā bija katrai mācību stundai jāraksta stundu plāns ar paredzamajiem tekstiem. Ir, Elīnīt, ir vēl kas to dara. Katrai stundai ir. Jā, es tā nedaru vairs, bet es zinu, ka es sākumā katrai stundai rakstīju ar paredzamiem kaut kādiem tekstiem, ko varētu atbildēt skolēns. Ko es teikšu? Jums augstskolā lika rakstīt tādu stundu plāns un lika vērtējums par to, par katru darbību. Tā kā tev ir skolotāja darbība, bērna darbība un ko viņš varētu atbildēt, ko tu varētu atbildēt. Es sākumā daudz rakstīju, manuprāt, kādas pirmās 2 nedēļas, un es katru vakaru cītīgi gatavojos. Un tad es sapratu, priekš kam es to daru, jo tā nekas dzīvē nestrādā. Jo kādu, es nezinu, mēs izējām skolas pagalmā, kāds ir sasits kāju, piemēram. Un tev ir jāvada stunda tūlīt. Kāda stundas vadīšana, jo tad ir atkal jārunā par drošību, par citām lietām. Un es sapratu to, ka šī tik ļoti strukturētā plāna rakstīšana man vismaz nestrādāja. Protams, es katrai stundai sagatavojos, lai tev ir jābūt tēmai, tev jāzina, ko tu darīsi ar viņiem un visādas metodas un tā. Bet tik ļoti. Nevis pati saruna, ja? Ja būs tas, tad es teikšu tā. Ja? Jā, tieši tā. Kādreiz tā bija. Es pirms 15 gadiem tā rakstīju. Tad tas ir ļoti savu resursu un neliederīgu izmantošanu, manuprāt, arī. Es tā klausos, tev tas saka, viens ir savu resursu izmantošana, neliederīga. Otra lieta, tā kā tu stāsti, izklausās, ka tas ļoti, ļoti vērīga pret saviem skolēniem. Un tur ļoti reaģē uz tām, tu teici, ja sasit kāju, kāda mācīšanās, jā? Jo es esmu dzirdējis, kad saka, man taču viela jāņem uz priekšu, viņš tur raud, bet man taču viela jāņem uz priekšu. Un es sadzirdu, ka tu esi ļoti, ļoti vērīga kā pedagogs, kā cilvēks savā tajā grupā, kurā tu esi, kas ar viņiem notiek, kā kurš jūtās, un tad atkarībā no tā tu izvēlies, kā tu virzies tālāk arī satura apguvē, vai ne? Jā, jo man liekas, ka ļoti svarīgs ir tas emocionālais stāvoklis arī klasē kopumā kā tāds. Jo, es nezinu, manā praksē nekad nav bijis tā, ka mēs varam novadīt stundu, ja ir kaut kāds konflikts bijis, piemēram, starpbrīdī. Tāpēc man liekas, daudz vērtīgāk ir veltīt no stundas, tur, 5-10 minūtes, lai to situāciju izrunātu, dotu tam bērnam kaut kādas atbildes uz jautājumiem. Jo klasē, tā ir klasē, ka 1, 2 kaut kas notiek, loģiski, ka pārējie arī tiek kaut kā iesaistīti. Tas ir grupa tā, ne? Jā, tieši tā, un ja tas paliek tāds, un mēs pateikšu tā, mēs par to tagad nerunājam, jo mums ir, reizrēķins šodien jāmācās, tad kāds viņiem reizrēķins galvā, ja viņi domā kaut kādas citas lietas galvā, un tāpēc man liekas, ka tas svarīgākais ir, lai mēs būtu noskaņojušies stundā, lai tā diena būtu iesākusies tāda laba, jo es atceros, tad, kad, piemēram, mēs sākām pirmajās klasītēs, kad es sāku strādāt, pirmajās klasītēs, tad mēs sākām rītu vispār ar tādu rīta apli, un dienu pabeidzām, tas ir mazliet uz stundas rēķina, jo mācība tā kā procesā nav paredzēta tāda atsevišķa stunda, lai būtu tas sākums, un lai būtu, teiksim, pēcpusdienā atgriezeniskā saite, ko tu šodien esi izdarījis, un kā tu esi jūties. Tas ir mazliet uz stundu rēķina, bet man liekas, ka tas ir daudz vērtīgāk tajā brīdī, ka tiem bērniem ir tāda sajūta, ka viņi var nākt uz skolu ne tikai iegūt zināšanas, bet arī mācīties dzīvē, risināt lietas, jo tas ir tāds kopīgs tāds process. Jo, ja mēs tā padomājam, tad cik ilgu laiku viņi pavada skolā, vēl tie bērniņi, kas tiek atstāti pagarinātajā dienas grupā,
viņiem nu, tā dzīve veidojas skolā. Tieši tā. Tieši tā. Jā. Super. Tāpēc man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Nu, jo, Vienkārši dzīvo dzīvi tur, vai ne? Nevis mm, mācies 2+2 vai ķīmiju. jā, jo tad, kad es esmu, piemēram, tagad arī runājis ar tiem saviem pirmajiem skolēniem, tad nu, es viņiem prasu, tu atceries, kā tu to darīji, vai vēl kaut ko. Vai tu atceries to, kā mēs mācījāmies? Es saku, nē, mēs atceramies, kā mēs braucām ekskursijās, vai kā tur bija kāds izdarījis kaut kādas blēņas. Un, kā mēs, un tagad jau, ka viņi ir lieli, viņi teikt, kā tu varēji vispār to tikt galā? Nu tā, viņiem arī liekas, nu, ka tur bija tādi trakie bērniņi. Nu kā trakie? Viņi vienkārši, nu, pirmkārt, uz skolu tādā liela klasē ir 30 bērni. Pārsvarā tā ir. Citās ir, nezinu, 28, citās vēl vairāk kā 30. Viņi visi nāk no dažādām ģimenēm, ar dažādām pieredzēm, un tad viņi atnāk tajā pirmajā klasē. Man gribas teikt, ka pirmā klasīte varbūt ir pati grūtākā, nu, man kā skolotājai, jo tev ir jāsaprot, nu, tas bērniņš jāsaprot, ko nu viņi var gaidīt, kāds ir tas viņa iepriekšējais dzīves stāsts. Jo zināšanu līmenī viņi jau daudz, nu, kāds varbūt māk labāk lasīt, kāds rēķināt labāk, bet cits varbūt viņiem, nu, tās sociālās prasmes tiem bērniņiem ne visiem ir vienādas. Nu, tas, man liekas, ir tas pats sarežģītākais tajā skolas sākumā, to klasi sajust, saprast, kā ar viņiem strādāt. Sajust. Jā, Es tik laikam tā domāju, šito jau visi paķertu šo vārdu, sajust. Un iepriekšējā, kad tu stāstīji, nu, kā tu sāki un kā tu virzies Rīgu, tu arī izteicies par tiem delveriem. Viņi tad jaudīgi! Jaudīgi! Un tas būtu tik, man liekas, vērtīgi, ja skolotājs ierauga, ka tas delveris reizēm ir vienkārši ar ambīcijām, kuras nav pabarotas, vai ne? Kurām vajag iztikt, nu, tikt kaut kā. Es neattaisu, es nesaku, ka vajag visiem tagad kļūt delveriem. Nē, nepārprotiet. Bet tas, ko jūs paklausāties Elīnā, es dzirdu, ka viņi ir jaudīgi, viņi ir jāsajūt, nevis tikai tur dun, vai ne? Jā, visu laiku teikt, tu esi slikts, tā nedrīkst darīt un tā tālāk. Bet izaug par brīnišķīgām personībām bieži vien, vai ne? Ļoti. Tieši tā. Jā, zini, kā par šīm brīnišķīgām personām es atceros, kad es mācījos, man liekas, ka 7. klasē, mums bija tāda geogrāfijas skolotāja, nu tāds ritīgi padomu laika cilvēks. Un, man tika izsaukti vecāku uz skolu, jo es biju starpbrīdī ar klases meitenēm, tur kaut ko smējāmies, un tā, un viņi gāja garām, un viņi domāja, nu, kā mēs tā varam, nu, tā kā smieties. Un man atnāca mamma, teica, es neiešu ar viņu runāt, lai iet teica, atnāc uz skolu, un mēs sēžam aktu zālē. Tā geogrāfijas skolotāja, es un teicu, un es atceros, kā man geogrāfijas skolotāja teica par mani. Jā, viņai vēl nepatika, es biju dabūjis 7, jo viņai likās, ka bija jāmācās par kaut kā kartas atbildēšanu. Viņa teica, visiem jāzina uz 9-10, kas tā atzīme 7. Man likās, nu, tā kā normāla atzīme 7 ir. Jo es domāju, nu kā, nu 7, es tur 3 kaut kādas lietas nezināju atbildēt, viņi man ielika 7. Un es atceros, ka viņa teica manam tētim, jā, viņai jauda ir iekšā, gan jau dzīvē nepazudīs. Nu, tā kā, tomēr. Ka pēc skolotāja teica, nu, ka tiem delveriem, nu, jo es nebiju skolā, nu, tā kā mierīgākais skolēns, jo man arī patika visur piedalīties, visādās skolas popēlās, kaut kādās studentu padomēs, un visu laiku, nu, tā kā vajag kaut ko darīt vairāk nekā parastais mācību process, kas bija. Nu jā, un tad, jā, tā geogrāfijas skolotāja teica, nu, ka tieši tā kā tu saki, ka tie delveri, viņi jau savā ziņā dzīvē kaut kur izsitās, vai ne, ar to savu kaut kādu raksturu. Protams, Dievs, ka pozitīvā gultnē mēs jau zinām, ka visām, bet nu tomēr. Jā, viņiem tā uzdrīkstēšanās vairāk ir tā kaut kāda pārliecība par sevi. Jā. Super, Elīnīt. Es esmu dzirdējis arī vienreiz, kad tu biji iekšā vēl mazajā skoliņā, nu, laikam, 1. klasī tā bija, un es toreiz stāvu pagarinātajā un dzirdu vecāku gaidu bērnus, un tur kaut kādas mammas spriež savā starpā, nu jā, nu viņa vēl tāda jauna, ja, un es domāju, ja jūs zinātu, cik gadus viņa strādā skolā, jūs nemaz to nezināt, vai ne, ka citreiz tas priekšstats ir, bet tur ir iekšā tāds potenciāls un jauda, un jau sen zina visu daudz vairāk, varbūt nekā tas no malas izskatās. Elīna, pastāsti, varbūt dažos vārdos, kas tu esi,
arī ārpus skolas, un kas tevi aizrauj ārpus skolas. Protams, ka es redzu, ka tu pa skolu runā arī mirdzošām acīm, un droši vien arī varētu nevis te mēs stundu, bet visu dienu par to visu runāties, ja? Bet kas tu esi ārpus skolas, un kas tev aizrauj ārpus visas šīs izglītības vides? Nu, pirmkārt, man gribas teikt, ka es esmu mamma meitenei, kura audzina mani, Aha. no kuras es daudz iegūstu, jo man liekas, ka viņi ir atnākusi manā dzīvē ar kaut kādu augstāku mērķi. Viņi ir izvēlējušies mani par mammu. Jo, piemēram, reizēm es arī dusmojos uz viņas. Viņa arī dara blēņas. Ir reizes, kad es paceļu balsi. Jo viņa nesaprot, piemēram, ar pirmo reizi. Un tad es pasaku viņai stingrāk, un viņa man saka, māma, bet kāpēc tu kliedz uz mani? Viņai tikai 5 gadi. Es taču neesmu to pelnījusi. Mēs varam izrunāt to mierīgi. Un tad man liekas, ka tas 5-gadīgi, esmu tāda ļoti daudz visādas situācijas, tāpēc man liekas, ka viņi ir atnākuši šī dzīvē kaut kā mani audzināt, saprast tās lietas, jo pirms tev ir savi bērni, tu skaties arī skolā, tu kā varbūt līdz galam nespēji iedziļināties tajās bērnu emocijās, bet caur savu bērnu es ļoti, ļoti to redzu, ka viņa viņa mani māca un vēl par tām lietām, kā ļaut bērnam būt pašam un cik daudz viņa ir spējīga izdarīt pati bez manas palīdzības. Es nezinu, labi, es aizplūdīšu tagad no tēmas, bet es pabeigšu ātri. Es nezinu, kad viņa bija maza, piemēram, par ģērbšanos. Lai mēs ātrāk kaut kur tiktu, loģiski, es viņu gribu ģērbt, lai mēs ātrāk izietu no mājas, bet tāda sāks, viņai vismaz tā bija, es pati varu, es taču varu pati, un šitāds ļoti daudz tādas situācijas, kur man kā mammai ir vienkārši jāsaglabā miers, jāpazaudē tās 10-15 minūtes, bet jāļauj viņai pašai izdarīt. Jo es pēc tam esmu ieguvēju, jo šobrīd es saku, viņa māca sev uztaisīt maizītes, viņa 5 gados māca lasīt. Tas ir tas ļaušana bērnam pašam tikt tam visam cauri. Tas sūklīts, burtiski visas zināšanas tver, vai ne? Un vēl ļaut viņai darīt kopā. Es zinu, ka mēs, piemēram, gatavojam vakariņas, un viņa grib ļoti palīdzēt. Vīrs nav mājās, un viņam nevisai patīk šīs manas kaut kādas ļaušanās, jo es viņai ļauju, piemēram, griezt salāts ar nazi. Tagad jau viņa ir lielāka, bet tad, kad viņa bija mazāka, 3 gados, viņai ļauju tāpatās ar normālo nazi griezt salātu. Un vīrs man saka, ak, Dievs, viņa tak sagriezīsies. Es saku, bet es taču esmu viņai blakām. Es taču tās rociņas redzu, es tur pieturu to nazi, ja viņai grūtāk ir, vai ne? Un vienkārši ļaut viņai, ja viņa arī iegriezīs pirkstiņā, viņai būs zināšanas, ka nazis ir ass, ir jābūt uzmanīgam. Un, vienkārši tādas lietas ļauties viņa darīt tam bērnam pašam. Principā sanāk, kad kļūstot par mammu, tu caur meitiņu mācies arī to ļaušanos tādā lielākā izpratnē, nevis tikai meita attiecībās, bet arī tā dzīves plūdumā kā tādā. Es skatījos arī, tev bija kaut kad, starp citu, pastāst, kur tu šobrīd esi? Šobrīd Es Itālijā. Šobrīd esmu Itālijā. Mēs esam iegādājušies vasaras māju Itālijā. Tā ir atkal viena no mūsu ģimenes kaut kādām trakajām idejām. Vienkārši tā savā ziņā ļaušanās, vai ne? Kaut kā. Jā, jo mēs devāmies uz nezināmo. Mēs nezinājām, kā šeit būs dzīvot vasarā. Protams, ir ļoti karsts. Bet, tā ir Itālija. Un man gribas teikt, ka mēs patiesībā kā ģimene mēs darām kopā diezgan tādas lietas, ko citi no malas saka, jūs malači, tāda drosme. Aurorai, piemēram, bija pirmo reizi, mēs devāmies ceļojumā uz 3 nedēļām. Mēs no Latvijas ar mašīnu braucām arī uz Itāliju, cauri visai Eiropai. Viņai bija 8 mēneši tanī laikā. Un tā mēs katru gadu visu laiku braucām ar visiem bērniem. Kādā ceļojumā garākais mūsu tāds ceļojums bija caur Eiropu, bija mēnesis, mēs līdz Spānijai braucām. Un visiem viss ir kārtībā, un citi no malas saka, tas taču ārprāts, vai jūs vispār atpūšaties? Jā, man liekas, pirmkārt, tas ir laiks, kad mēs varam būt kopā ar ģimeni. Tas ir vakarā, arī lielie bērni saka, cik arī šeit esot, cik forši spēlēt galda spēles.
cik forši visiem sēdēt pie viena galda un ēst vakariņas. Jo tad, kad tu esi tajā skolas darba dzīvē, nevienmēr tā sanāk, jo katram ir savs ritms, bet šeit ir tāds brīvdienu režīms, un tas ir, man liekas, tas ir ļoti, ļoti svētīgi. Vienojoši ļoti, vai ne? Jā, Jā, ļoti tā ir vienojoši. svētīgi. Jā. Pašu radīta svētība savai ģimenei un savai ikdienai, vai ne? Jā, un katram ir kaut kāds savs darbiņš, un visi ir redz, es nezinu, viens pagatavo pusdienas, cits nomazgā traukus, kāds uzklāja galdu. Un tāds Bez komandas teikšanas un darbs. bieži vien Jā, automātiski, vai ne? jā, tieši tā. Tā kā, Super. jā. Tā kopā būšana droši vien arī spēcina reizēm, vai ne? Jā, tā ir. Jo es šos, gandrīz jau 2,5 mēnešus nejūtos nogurusi. Man nav tāda sajūta, ka, kad tas beigsies, jo mums visu laiku ir pilna māja. Mums brauc viens ciemiņš, otrs ciemiņš, vēl māsas bērni, tur radu bērni, un visu laiku ir tāds burziņš apkārt, un ir forši. Nu jā, bet par to, ko es daru ārpus skolas, man ik pa laikam ir, man rodas tādas kaut ko ieraugu, izdomāju, šito es gribu pamēģināt. Es to gribu, jo, tā kā tu saki, viens ir būt skolā skolotāja, bet lai tu nepazaudētu sevi, tev ir jādara kaut kas ārpus skolas. Viens ir ceļošana, mēs mēģinām ik pa laikam ar vīru vai divatā izbraukt vai ar ģimeni doties ceļojumos. Un tad es daru kaut kādas, mazās lietiņas, kas ir sev, lai atslēgtu prātu. Kādu laiku atpakaļ pabeidzu šūšanas skolu, tad reizēm man uznāk iedvesma kaut ko uzšūt, jo man, kāpēc aizgājuši, piemēram, mācīties šūt, jo man ļoti pēdējā laikā patīk lina audums, un es sapratu, ārprāts, tas lins veikalā, tās lina kleitas, tādā cenā. Šausmas, vai ne? Negribu maksāt tādu cenu par to lina. Es domāju, es taču varu iemācīties pati šūt, un tā, jā, tad es reizēm uzšuju, tagad pēdējais, ko es darīju, uzšuju kaut kādu lina gultas veļu priekš Itālijas, jo paskatoties veikalā uz tām cenām un izrēķinot, cik man sanāk, piemēram, linu nopirkt, un vēl man arī to patīk darīt. Tas nav tā, ka es to daru, tā kā lai iekonomētu kaut kādu naudu. Es no tā gūstu baudu arī, kaut ko radīt, jo tas ir tāds, tu tajā procesā, tu dari, un reizēm ir tā, jā, ka man uznāk tā iedvesma kaut ko šūt, es varu līdz 2-3 naktī šūt, tā kā, lai pabeigtu to, jo tev tā vēlme ir to izdarīt tagad un tūlīt. Jā, tad, ko vēl? 2 gadus atpakaļ es sāku iet pirts skolām, kas arī bija tāds, spontāns lēmums, jo es neesmu uzaugusi ar pirti. Mums ģimenē bērnībā nebija pašiem sava pirts, un es regulāri negāju pirtīm. Bet es redzēju kaut kur, manuprāt, internetā, kāds bija stāstījis, jā, par to visu pirts rituālu, man kāds, wow, tas kaut kas interesants varētu būt. Tāds nebijis. Jā, un tad šobrīd jau es 2 gadus eju pirts skolā, un es jau esmu pabeigusi, bet mēs tāpatās savācamies un praktizējam pirtis kopā, un tā arī ir pilnīgi cita pasaule. Ar to pirtis esam iepazinusi arī kaut kā vairāk latviskumu, latviešu tradīcijas. Gadskārtas esam sākuši svinēt citādāk nekā pirms tam. Jā. Arī pirtslots bija kaut kad ielikusi ierakstiņa, gan pirtslots lasīt, gan tur smaržu zālītes un viss. Jā, es pirms tam, labi, daba man vienmēr ir bijis tuvu, man vienmēr ir gribējies iekopt kaut kādu savu dārziņu, tur puķītes rūpēties, tur, stādiņus pavasarī, visas palodas mājās ir ar tomātu stādiņiem un vēl kaut ko. Un jā, par tām pirtslotām, es taču pirms tam nekad dzīvē nevaru iedomāties, ka man likās, ka pirtslotas sien tikai no bērza, no ozola. Patiesībā var siet, jo praktiski no jebkura koka, un katram ir sava nozīme. Tu viņu ienes pirtī ar savu nozīmi, ar savu nodomu, un katra slota strādā tev savādāk. Piemēram, apslota, tīrošā slotiņa, ar kuru var izmantot tikai viens cilvēks vienu reizi, un pēc tam viņa jāsadedzina, jo viņi savāc visas tavas negatīvās enerģijas, un par apslota, kam es, protams, sākumā neticēju, ka mums stāstīja tur skolotāji par šīm slotām, viņi stāstīja, kā tu nopērki cilvēku ar apslotu, viņa paliek melna. Likās, kā te viņa tā var melna palikt? Un tiešām tā, jā, un tiešām tā arī ir. Viņi savāc tev kaut kādu negatīvo enerģiju un viss. Un es pēc pirts tā kā rituāla, man gribas teikt, jūtos ļoti tāda tīra, balta un atkal ar jaunu enerģiju. Un tu vari gan iekšēji, gan ārēji droši vien, vai ne? Jā, gan iekšēji, gan ārēji, jo latviešiem šis te pirts rituāli un pirts lietas ir jau ļoti, ļoti senas, jau arheoloģiskos izrakumos atrasts jau senās pirtiņas, un viss tā kā latvietis ar to ir dzīvojis visu laiku. Jā, tā ir bijusi sava veida tā kā mazgāšanās vieta,
tā pašā brīdī klāt arī ar visām šīm zālītēm, ienest tautas dziesmas un jā, tā kā mēs ejam pirts skolā, kas man saka, kur tu enerģijas jūtu. Pirts skolā mums māca tā, ka tev ir, piemēram, pabeigts pirts rituāls, tu cilvēkam uzliec aizsardzību, un viņi domās ietim tādā baltā gaismiņā, tu it kā no debesīm paņem tādu gaismas stariņu, un tam cilvēkam vēl visas labākās domas, vārdiņus un tā. Kad es par šo uzzināju, es izmēģināju klasē. Kā tas strādā skolā? Un, zini, kā tev ir tādi rīti, ka tu redz, tie bērni tev tur nevar savākties, viņi tur kaut ko čabinās un kaut ko ņemās. Un tad es viņiem arī nostājos priekšā un vienkārši domās, viņiem sūtu vislielāko pasaules mīlestību. Un viņi paliek tādi mierīgāki, jo, zini, kā es ticu tām visām enerģijām, ar kādu enerģiju tu ej, tu saņems pretī. Ja es ieiešu un tur viss slikti ir, vai ne, tad viņi nolasīs manas sajūtas un viņi paliks, arī tādi uzvilkušies, meklēs kaut kādus konfliktus viens ar otru. Un tad, kad tu ej tāds balts, pozitīvs, priecīgs un, nezinu, smaidīgs klasē iekšā. Mīlošs, ne? Jā, tieši tā, mīlošs, jo, zini kā, kas cilvēkam tā ir vajadzīgs? Viņam ir vajadzīga mīlestība. Viņi strādā dažādās izpausmēs, tā būtu vienkārši cilvēku mīlestība. Arī tad, kad tu ej klasē iekšā, tu skaties uz viņu un mēs nevaram norakstīt, es nezinu, es esmu dzirdējis arī stāstu, no viņai jau tur nekas nebūs. Kā tu vari norakstīt 7-gadīgu bērnu, piemēram, 1. klasē? Viņš tikko savu dzīvi ir sācis. Kā tas ir, no viņa nekā nebūs? Un, nezinu, tad viņam jāsūt šīs labās domas, un reizēm tu vienkārši viņu uzklausi. Un tev pat nekas nav jāatbild tam bērnam, tev nav jādod viņam nekāds, nezinu, dzīves gudrības, kaut kāds padomas. Tu vienkārši viņu uzklausi, pasaki viņam kādu spēcinošu, iedrošinošu vārdu, ka tev viss sanāks, viss būs labi. Un jā, reizēm dzīvē ir šīs labās lietas un ir sliktās lietas. Viņš, piemēram, ir atnācis no mājām ar kādu sirds sāpīti, un tu viņu uzklausi, un tad paliek vienkāršāk. Jā. Man ar to runāšanu ir tā, kā ir, ka man gribas sāka viena lieta, un tad es izplūstu kaut kur citur. Jā, tad pirts skola ir viens, un vēl 3 gadus, kas man gribas teikt, un kas ir visiem pieejams. Mēs dzīvojam valstī, kur ir ļoti daudz ūdeņu. Es eju ziemā peldēties. Es to sāku 3 gadus atpakaļ, un no sākuma arī likās ārprāts, kā es tur iešu augstā ūdenī, bet pirmo reizi tas bija novembrī, ārā bija uzsniedzis pirmais sniedziņš un bija kaut kādi -5 grādi. Man likās, es vēl zinu, ka man vēl bija draugi līdzi un vīrs līdzi, un man tie draugi jau peldējās ilgāk, un viņi man saka, labi, tad vai mēģini šodien. Es pirms tam gāju nedēļu augstā dušā, un tas bija Smiltenē, ezerā, un tur bija āliņas, jā, un es tā kā ieeju tajā ūdenī, un viņi man apkārt, nāc ārā. Bet man tāds jūt, kāpēc? Man ir tik labi. Tā kā es nejūtos slikti, man nerauj ne krampjos, nekas. Un par tām grūtajām dienām nav jau tā, ka skolā visas ir labās dienas, un es dzīvoju pie Lielupas. Un tad ir tādi vakari, kad es aizēju mājās, un es tiešām tā arī pasaku ģimenē, es eju peldēties. Man vajag noskalot tās visas lietas, un es ieju iekšā un augstajā ūdenī, un, protams, te vēl tu padomā, domspēkam arī ir ļoti liela ietekme, un tu padomā, ka tu visas tās sliktās lietas atstāji tajā ūdenī. Un, pirmkārt, veselība uzlabojas. Ja es kādreiz, nezinu, vismaz 2 reizes gadā slimoju ar saaugstēšanos, ar gripu, tad kopš es peldos, es praktiski vispār neslimoju. Man nav, jo skolā bērni nāk ar dažādiem vīrusiem, 30 bērni atnāk ar dažādiem vīrusiem, loģiski, ka es kaut kad saslimšu. Un kopš es peldos, tiešām nav tā, ka es slimotu ziemā. Tas, man liekas, tas ir tāds viens ieguvums. Un, protams, tā stress un viss un elpošana, jo tu strādā arī ar savu elpu, ejot ūdenī, jo, lai tev neaizsit elpu ciet, tev jāsaglabā miers ir. Un mēs pēc tam to mieru varam pārnest. To, ko es iegūstu augstajās peldēs, es viņu varu pārnest arī klasē, skolā, jo arī skolotājiem klasē ir jāsaglabā miers. Un jā, tas tāds labs veids. Protams, ka tas varbūt nestrādā visiem, bet man tas ļoti labi strādā. Es izlasīju arī vairākas grāmatas par šo vispār ietekmi uz imūnsistēmu, uz nervu sistēmu, ko tas augstais ūdens dod cilvēkam. Jā. Vispār es liela lasītāja, un es atceros, kad tagad tu biji sākuma skolā, tad tu dalījies par to grāmatu, kur ir tas slavenais elpotājs, jā?
Jā, Aizmirst. Vims Hofs, jā. Jā, 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 arī tas taču, vai ne, tev? Jā. Kaut kādas elpošanas prakses arī izmanto savā ikdienā, vai tad, kad tu ej tieši tajā ūdenī un tajā pirtī? Um, tā regulāri es neelpoju, bet es saku, man uznāk tā iedvesma, tā vilkme to izdarīt. Un tad ir tā, Mhm. ka mājās arī um, izmantoju to pašu Vimu Hofu metodi, veic 30 dziļas izelpas ieelpas, un tad tu aiztur elpu. Un tā vairākas reizes. Un, man kādreiz ļoti bieži sāpēja galva. Es nevarēju saprast, no kā. Kad es veicu šīs elpošanas, man galva sāp mazāk. Tas arī ir, man liekas, nu, jo tev skābeklis pieplūst asinīm vairāk Principā darbs ar sevi, jā, tieši tā. Un tas ir tas, vai ko tu ne? saki, ka skolotājiem Skaists jābūt darbs ne ar tikai sevi. skolotājiem, bet arī jādara daudz lietas ārpus skolas, lai tu nu, tā kā nepazustu tajā ikdienas rutīnā, jo mēs taču dzīvojam arī savu dzīvi. Es neesmu tikai skolotājs, es esmu, nezinu, mamma, sieva, es esmu sieviete un vēl citas dažādas lomas, vai ne? Elīna, tev ir visādas blakus lietas un dzīve burtiski kūsā, ja? Kā tas un vai, un kā tas ietekmē tavu ikdienu skolā? Parastajā darbā, ikdienas darbā, ne tikai ar bērniem, bet vispār kolektīvā esot ar bērniem, esot projektus virzot. Zini, man reizēm liekas, nu, piemēram, kas man pavasarī es biju pārgājienā, un mēs gulējām anvalosēju pārgājienos arī reizi par reizi, nu, kā sanāk laiks. Nu, vienmēr sanāk laiks, bet man patīk iet pārgājienos. Tad, kad bija Covid laiks, tad mēs vispār gājām ļoti regulāri pārgājienos, jo nebija jau cits veids, kā kaut ko darīt. Un tas patiesībā bija tas plus tam Covid laikam, kad mēs cilvēki iemācījāmies vairāk būt dabā, vairāk doties izzināt Latviju, jo nevarēja jau īsti arī ceļot, un tad visādas takus, un atklājās daudz skaistas vietas, kas Latvijā pirms tam, es par tādām vispār nebiju dzirdējis, nezināju. Un jā, bet tas, kā kolēģi, tad reizēm ir tā, nu, es padalos ar to, ko es esmu darījusi, teiksim, Instagramā, un tad, kad tu atnāc uz darbu, ārprāts, tu gulēji pa nakti ārā teltī, -1 grādā, es saku, bet man jau nekas nav noticis, man jau viss ir kārtībā. Un to smago somu nesi. Un tad man liekas, bet es vēl dzīvoju tādā domā. Paudīju, ja? Jā, man liekas, ir forši. Nu, labi, man varbūt sāp kājas nākamajā dienā, nezinu, noiet 30 km ar 20 kg somas pleciem. Bet ir tās foršās emocijas. Jā, lasot par emocijām. Es nesen izlasīju arī vienu grāmatu par 6 vielām, kas ietekmē cilvēka dzīvi, un tur viena no tām lietām, kas man ļoti ir palicis atmiņā, ir par dopamīnu. Un šis ir tas ilgstošais dopamīns, tā ir laimes sajūta, kurš nosēžas tevī, un kur tu, piemēram, es atceros, wow, es taču tur gulēju teltī, tas bija forši. Un man tas rada tās pozitīvās emocijas, un par to dopamīnu runājot, un pieskaroties tēmai par tehnoloģijām, piemēram, telefons, tā ir īslaicīgais dopamīns, tev rodas nenormāls, ātrs, tas, nu, tā laimes sajūta, tu uzkāp savā augstākajā punktā, un tad viņš nenormāli zem krīts 2 reizes ātrāk. Un tāpēc skolā to var ļoti pamanīt bērniņiem, kuriem ir šīs tehnoloģijas pa daudz dzīvē, tad viņiem nerada prieku, viņiem nerada tādas pozitīvas emocijas kaut kas, jo bieži vien skan, kā man to vajag, es jau no tā neko neiegūšu, bet tu zini, ja viņam iedot tehnoloģijas, viņam būtu pavisam cita. Skumji skatīties, ka mēs dzīvojam tādā laikmetā, ka tās tehnoloģijas diezgan daudz pārņem tos bērnus. Jā, bet tas ir droši vien arī jāmāc pa visiem kopā pieaugušajiem vadīt to, nu, limitēt un Jā, skaidrot. Tas dopamīns ir arī atkarību hormons, ne tikai jā. laimes hormons, jā, tā kā tā. Elīna, pastāsti lūdzu arī, varbūt ir bijuši kaut kādi tādi nu, tādi lielākie izaicinājumi brīži, kaut kāds smags brīdis, tāda, ar ko tu vari dalīties publiskajā telpā, nu, kad tā, ka raudāt gribās un liekas, ka viss ir slikti. Varbūt ir kaut kas arī tāds kādreiz dzīvē gadījies, un kā tu tiec ar to galā, kā tu tajā reizē tiki ar to galā, un ja vēl aizvien kaut kādas tādas sarežģītas brīži, kā tu tagad tiec ar to galā, vai vispār tev tāda vēl aizvien ir uzrodās, jā, jo mēs jau mainamies un lēnām, nu, skatāmies situācijām citādāk. Kas ir bijis tev lielākie izaicinājumi vai izaicinājums vai tāds smagāks brīdis skolā?
tāds spilgts notikums. Es īsti neatceros. Varbūt es pie tā tik ļoti nepieķeros, jo es esmu tāds cilvēks, kas īsti kaut kādām uz sliktajām kaut kādām lietām nekoncentrējas. Bet tas, kas man liek domāt par kaut kādu netaisnību, man liekas, ka tas jau ir vairāk tā kā vadības līmenī, ka tu ir kādu savu ideju, un tev liekas, ka tas būtu forši, jo, piemēram, citās skolās strādā vai kaut tā ārzemju pieredze, un tu gribētu ieviest kaut ko jaunu, un tad ir tāds pat neiedziļinoties un pat nemēģinot, un tāds uzreiz noraidījums, un tad man iekšā gan vārās. Kā tā var, ka tu... mēs nevaram, jo man liekas, ka izglītība un vispār sabiedrība ir tāda tā kā sistēma, kas patstāvīgi mainās. Mēs attīstamies, mums nāk jaunas tehnoloģijas, tāpēc mums ir jāmeklē kaut kādi risinājumi, lai strādātu labāk, efektīgāk, un gribas teikt arī varbūt mazāk, tā kā atrast tās metodas, un tad tev liekas... Mazāk ir vairāk, vai ne? Jā, tieši tā, mazāk ir vairāk, jā. Un tad tu ej ar kaut kādu savu ideju, un tad jau tev pirmajā ir tas nekas nav, tas nevienam nav vajadzīgs. Bet tad man liekas tā, mēs nevaram uz kaut kādiem veciem lauriem, kas ir, es nezinu, kā es mācījos skolā, tas jau ir 20 gadus vairāk atpakaļ, un tas nevienmēr, tas ir lietas, kas ir labas, kas ir tādas stabilas vērtības, kurām ir jāpaliek skolā, bet ir lietas, kurām ir jāmainās, un man gribas teikt, ka uz to cilvēciņu, uz to bērniņu ir jāskatās citādāk, nekā mēs kādreiz skatījums, un tad man tā netaisnības sajūta, un tad es ritīgi vāros, un tad man ir tā, ka man citreiz brauc mājās, un darba man pilnīgi asariņi ir acīs, jo es esmu ļoti emocionāla, un es raudu brīžos no saviļņojuma, piemēram, es nezinu, kādos, koncertiņos, kad klasīte dzied. Man tagad birst asaras, un man liekas vienkārši, ak, Dievs, cik viņi ir skaisti visi, cik viņi skaisti dzied, cik viņi smuki uzūkšu to kleitiņu vai to žaketīti, vai puisīšu uzūkšu, un tad stāv un skaita to savu dzejot. Viņš ir pārvarējis to uztraukumu, jo man arī kā pieaugušajai nav viegli, es nezinu, tev ir skolā koncertiņš, tev ir sanākuši visi vecāki, skolotāji, viņš tas mazais ķipars skaita to dzejolīt vai spēlē, nezinu, mūzikas instrumentu. Un tu redzi, ka viņš ir tādu pārliecību, ar tādu lepnumu, un tu tev liekas, super, tu malicies, ka tu vari to izdarīt, nostāties klases, tā kā skolas priekšā, un tad man ir jāraud tas saviļņojums, tad ir klasē, piemēram, un šobrīd klasē mācās viena meitenīte, kura atnāca 1., 2. klasē, viņa nevarēja klases priekšā iznākt, noskaitīt nevienu dzejolīti, ne par grāmatu izstāstīt, viņa vispār publiski neuzstājās. Tagad es skatos šobrīd, ja viņa būs 5. klasītē, viņa jau ir iegūst to drošības sajūtu tajā klases vidē, viņa ir tā, kas grib prezentēt grupu darbiņus, viņa ir tā, kas grib nākt vienu no pirmajām, stāstīt kaut kādas lietas, vai ne, un tad man tā liekas, tu redzi to izaugsmu tajā bērnā, ka viņš to ir pārkāpts tev pāri. Skolotājiem ir patiesībā milzīga privilēģija būt klāt šādos brīžos, pareizi. Es gribu vēl tad pie viena uzreiz jau tā pati dabīgi pārgāju uz to nākošo. Kas ir tie skaistākie, siltākie brīži skolā? Es saprotu, daļa no tiem ir šis, kur tu ieraugi, kā tam bērnam tas potenciāls uzplaukst, un tu vari būt tam klātesošs. Varbūt ir vēl kaut kas, kas tev nāk prātā, kas tev ir bijuši tad skaistākie, siltākie brīži skolā? Man ļoti patīk, kad bērni zīmē mazās zīmītes, kartiņas, kaut kādas pašgatavotas dāvaniņas. Tas ir, un es viņas saglabāju, un viņas krājās kastē, un nezinu, līdz mūža beigām noteikti būs kastes ar vien lielāks un lielāks. Jā, bet zinu, man, piemēram, no tās kādas pirmās klasītes, kas bija Ventspilī, man pie mammas stāv arī tāda kaste, kur ir saliktu bērnu zīmējumi, viņi man dzimšanas dienās dāvināja tādas zīmējumu grāmatiņas un tā. Man liekas, ka tas ir tas, ka tas bērns ir ieguldījis savu laiku, savu domu, savu enerģiju tajā visā. Un tas man ļoti patīk, ka viņi, ka viņi par tevi tieši tajā brīdī ir domājuši. Nevis mamma ir nopirkusi puķu pušķi vai mamma ir iedevusi konfekšu kastīti un tagad aiznes skolotājai, bet ka tas pats bērns to ir darījis. Un tas, man liekas, tā ļoti, ļoti no sirds. Pilna sirds, ne? Un vēl man šobrīd ir tāda klase, kur ir
man gribas teikt, ļoti interesanti, nu nevis interesanti, bet dažādi bērni. Man ir meitenīte ratiņkrēslā, man ir puisītis no Vietnamas, meitenīte no Indijas, un es redzu, kā viņi viens otru pieņem. Nu, ka mums nav klasē, piemēram, sarunas par to, ka, piemēram, meitenīte no Indijas, viņai ir tumšāk ādas krāsa. Mums nekad nav bijis jārunā par to, ka viņi ir citādi, nosacīti. Nu, viņi nav balvi, tā kā mēs latvieši, vai viņi ir tādi ļoti pieņemoši. Viņi mēģina viņus tā kā atbalstīt gan valodas ziņā, gan kaut kādā nesaprašanas lietā, piemēram, mana meitenīte, kas ir ratiņkrēslā, arī vienmēr mēs viņu ņemam līdzi, ejam ekskursijās, plānojam, un bērni ir tādi, kas, atceros pirmajās klasītēs, kad ir, tev arī klasē ir tā kastu sistēma, vai ne, plaukto stāv kastas, un kad Marta nevarēja, piemēram, to savu kasti paņemt, tad vienmēr bija kāds, kas, es to palīdzēšu tev izdarīt, vai pusdieniņas uznest, es tev palīdzēšu uznest, un tad reizēm jau bija cīņa, kurš tad to darīs šodien? Tas labais, vai ne? Jā, tas, man liekas, ir tā ļoti, kad tu no malas vēro, ka viņi ir tādi sirsnīgi viens pret otru, un ka viņi pieņem atšķirīgo, dažādo, tas man patiesībā ļoti priecē, ka mēs sabiedrība augam tādi, vismaz tajā klases, tajā burbulī, ko es redzu dienā, ka mēs augam tādi pieņemoši, un tas, man liekas, un tā ir ļoti forši. Liela vērtība. Tu arī biji rakstījusi par tiem papīriem, un tu teici, ka tas nav mans papīrs. Tu arī biji rakstījis, jā, un es viņiem arī to mācu, bet tu redzi, viņš ir nokritis, mēs paceļam, mēs rūpējamies par to, lai būtu tīrs, jo šo man arī iemācīja mana meita, kad viņa bija mazāka vēl, kad mēs ejam pa mežu staigāties, un viņa redz kaut kādas papīras. Viņa saka, mammu, jāpaceļ. Zini kā, man tā, nevienmēr, es teikšu godīgi, nevienmēr gribas iet un vākt visas atkritumus. Un viņa man saka, un pilnīgā nopietnībā, bet Latvijai jābūt tīrai. Un ja to tev pasaka 3-gadīgs bērns, un tas nav tā, ka es viņai to būtu mācījusi vai teikusi, ka Latvijai jābūt tīrai, un mēs vācam citu atkritumus, vienkārši dodamies pastaigā un tā, ka viņai tā apziņa nāk, tā saprašana kaut kur, es nezinu, gribu teikt no kosmosa, godu vārds, ka tas nāk no kaut kurienes. Un tāpēc klasē es ļoti tā kā uzsver to, ja mums ir klases pasākums. Tagad, ja viņi ir tik lieli, viņi man prasa, skolotāji, mēs varam taisīt, nezinu, viņi gribēja lieldienās klasē pasākumu, viņi gribēja Valentīna dienā. Es saku, jā, labi. Viņi ir tik lieli, ka viņi spēja paši izplānot mūziku, viņi spēja saklāt sev galdiņus, uzkot, viņi izdomā spēles, viņi izdomā, kurš būs vadītājs. Un tu vienkārši par to brīdi, kad es jutos, tādā, šogad Ziemassvētkos, jā, arī klases pasākumā, un tas bija viņiem tāds pirmais pasākums, 4. klasītē, ko viņi rīkoja paši. Un tu sēdi, un kāds tev vienkārši atnes skolotāju cepumiņu paciens, un tu vienkārši sēdi un dzer kafiju, un viņi paši visu izdara. Viņi beidzās ballīte, viņi sakārto atpakaļ galdus, un tu tev liekas tā, jā, tā kā tas tavs iepriekšējo gadu darbiņš. Tas ir nopelns arī. Tas ir tavs nopelns, līdz kam tu ieguldīsi bezgalīgi daudz preventīvā darba. Lai līdz tam nonāktu, jā, lai būtu tā līdzatbildība, lai būtu iesaiste, jo, ja tu iesaisti, viņi arī ir atbildīgāk pret to visu, vai ne? Jā, tas tāds moments, vienkārši sēdi un baudi. Tā, man liekas, ka viņi, vēl man gribas teikt klases dzīvē, tādiem maziem bērniņiem, protams, tev ir vajadzīgs, tāds skolotājs ar singlu galavārdu, bet, piemēram, kā mēs plānojam klases ekskursijas arī, mēs taisam aptaujas. Es saku, jūs zināt, kas ir internetā, kā atrast lietas. Mēs mācāmies datorikā, piemēram, nezinu, kā atrast Googlē vietas, kā apskatīties. Un tad viņiem uzdod, piemēram, klases stundā kā mazo mājasdarbiņu grupiņās izplānojot, tad mēs veidojam kādu balsošanu, kur tad mēs varētu doties. Un, protams, ņemot vērā kaut kādas, nezinu, cenu kategoriju, kaut kādu transportu attālumu un tā tālāk, jo reizēm tās idejas ir tādas, ka viņi būtu gatavi braukt uz uz nedēļu, braukt ar kuģi uz Zviedriju. Viņi grib braukt, jo kāds ir bijis Stokholmā, tur Astrīdas Lindgrens muzejā, viņiem tur ļoti ir paticis. Mēs arī tagad brauksim, es saku, paga, nē, tik traki, nē. Un tā, jā, vēl par to ļaušanos, uzticēšanos bērniem. Es jau 2 gadus, ko man gribas padalīties un iedrošināt citus skolotājus, mēs 2 gadus pavasarī rīkojam kempingu. 1. gada, 3. klases beigās. Mēs braucām arī ar nakšņus un palikām mājās. Un šogad mēs arī braucām un palikām teltīs. Bet, un te tas jautājums arī, cik daudz ļauties bērnam un cik
tā kā, ko bērns pats zina un ko viņš grib un saprot, jo viņiem jau tomēr ir 10 gadi un cik daudz vecāks tajā visā nosaka kaut kādu lietu, ko bērnam darīt. Pagājušajā gadā bija tā, ka kaut kas jāēd ir, tad ko mēs ēdīsim tajā kempingā? Vecāki raksta, manējais grib tikai 10, manējais tur nēd, jo mēs izdomājam, ka mēs varētu, man vīrs piekrīt vārīt plovu lielajā katlā, un viņš vārīja plovu, bet tie vecāki saka, nē, manējais tur nēdīs, manējais grib zupu, manējais tikai grib 10, un es saku, labi, mēs uztaisīsim klasē aptauju. Es uzrakstīju tur uz tāfeles 10, zupa un plovs. Un es tā kā filmēju to, lai būtu tā kā pierādījums vecākiem. Un lielākā daļa tie, kas teica, ka ēdīs tās 10, vispār nekādas 10, neko negrib, un ļautam bērnam pašam. Ja mēs vairākums nobalsojam par to lietu, tad mēs taisam to. Un viss bija kārtībā viņiem kempingā, un arī no kolēģiem izskanēja viedoklis, kā tur viņiem tiks tur galā. Man bija līdzi 4 vecāki, 4 vecāki bija līdzi. Visi nebrauc, jo visi vienmēr netiek. Un tas jau ir skolas beigās, un praktiski ir sākušās brīvdienas, kāds jau dodas uz laukiem, kāds kādā ceļojumā. Un visiem viss bija kārtībā, visi. Bet te jau arī, Elīna, ir tas pats, ka tu ieguldi, tu jau neaizbrauc 1. klases septembrī. Oi, nē! Es ieguldījusi mega daudz darba, un tad, kad klase ir gatava, tad tu arī brauc, bet līdz tai gatavībai tu viņu ved, ja? Un stāstīt par to balsošanu, mēs šitā ar savu klasīti esam pidžambālīti, un es biju vienkārši mēma, ka viņi arī, viņi, protams, izvirz, ko viņi, mēs līdzīgi, ko viņi grib darīt, ko viņi grib ēst, un viņi sabalsoja, ka viņi vārīs frikadeļu zupu, ja? 1. klase vakariņās taisīs frikadeļu zupu. Bet mums arī ļoti labi vecāki atbalstoši un dzirdīgi, un tad viņi paši mīcīja un paši taisīja un recepti dienas, un es apzinos, ka es kā pieaugušais nekad mūžā pat neierosinātu 1. klasē pidžambālītē vakariņās vārīt frikadeļu zupu. Dažiem liktos, ka kurš tad vispār tādu ēd, ja? Un fantastiski ļaut viņiem to piedzīvot, tas ir brīnišķīgi. Un tu, Elīna, pieskāries jau arī vecāku tādām sarunām un tā. Saki, lūdzu, ko tu vēlētos pateikt bērnu vecākiem? Ar to es domāju nevis tikai savas klases bērnu vecākiem, jo, pieņemsim, es apzinos, ka manā klasītē arī ir fantastiski, gan šajā, gan iepriekšējā ļoti dzirdīgi tādi, kas, tev atliek tikai padomāt, un tā lieta notiek, vai ne? Bet dzirdot, gan kursus vadot, kā pedagogiem iet, gan, visādi, ja mēs dzirdam, kā iet, tad varbūt vairāk, kas ir tas, ko tu gribētu pateikt skolēnu vecākiem vispār? Ne tikai orientēties par savu klasīti, bet vispār tā, ko tu dzirdi sabiedrībā, izglītības tādas, kad runā par to, kas ir tas, ko tu vēlētos pateikt bērnu vecākiem. Pirmais, man gribas teikt, mīliet savus bērniņus ļoti, cik vien var, ņemiet viņus, sevišķi tos mazos, arī 7-gadīgus bērnus, ņemiet, mīļojiet viņus, runājiet ar viņiem, tā kā veltiet viņiem to uzmanību, jo viņi izaug tik ātri, viņi tiešām izaug ļoti ātri, es to pēc savu bērnu spriežu, ka liekas, tikko viņi bija maziņa, un tā kā es saprotu, ka mēs dzīvojam tādā steidzīgā laikmetā. Mums visiem ir savi darbi, mēs visi atnākam mājās noguruši, un kad es iztēlojos to vecāku kaut kādu ikdienu, bet es vienmēr tādās smagākās ģimenēs, kur tie bērniņi, teiksim, varbūt nesaņem tik daudz to ģimenes uzmanību, tad man vienmēr liekas, laist pasaulē bērniņu ir vecāka izvēle. Un mēs esam pieauguši, un man gribas teikt, uzņemies atbildību par savām izvēlēm. Nevis nogrūd to atbildību bērndārzam, skolai, pēc tam, es nezinu, vēl kādam, bet uzņemies atbildību. Bet uzņemies atbildību par to un nemeklēt tā kā vainu, bet sadarboties ar skolotājiem, jo skolotājs to bērnu no mācību procesa, to skolas vidi redz vislabāk, kas ir tās veiksmes lietas bērnam, kas ir tur, kur viņiem vajadzētu vēl piestrādāt, un ieklausīties, un mēs skolotāji pie vecākiem neejam
ar kaut kādiem sliktiem nodomiem vai ar, nezinu, ar cīņām par ietekmi. Kurš tad būs ietekmīgāks, vecāks vai bērns? Mēs gribam skolotāji tikai un vienīgi to labāko tam bērnam, jo, jā, man gribas teikt, jā, mīliet viņus, uzņemieties atbildību, iesaistieties. Un tad tas skolas modelis, vecāks bērns un skola strādās. Jo tā arī mums augstskolā pedagoģijā mācīja, kad ir tas 3 stūrītis, ka ir Visur jau 3 stūri, tā ir. Jā, šis ir sadarbības. Gribas teikt, uzņemties atbildību par savu bērnu un nebaidīties no situāciju risināšanas, jo mēs zinām, ka skolā ir bērniņiem, kuriem arvien biežāk paliek mācīšanās traucējumi, kuriem ir dažādas uzvedības problēmas, mācību problēmas, un nevis iestāties pozā, ka tā nav, bet saprast to realitāti un meklēt risinājumus, sadarboties ar skolotājiem, ar skolas vadību arī. Un mēs tiešām kā skolotāji, vismaz no sevis un no saviem kolēģiem, es varu pateikt, ka mēs negribam nevienam bērnam neko ļaunu nodarīt. Reizēm rodas tāda sajūta, ka man gan, paldies Dievam, nav bijušas tādas situācijas manā pieredzē, ka man būtu bijušas liels problēmas ar vecākiem. Mēs kaut kā visu atrisinam, bet es esmu dzirdējis no kolēģi pieredzes stāstiem, ka smagi iet, un ka ir skolotāji, kur ir, teiksim, gatavi iet prom no skolas, jo ir kāds vecāks, kas daudz bojā to visu, to ikdienas kaut kādu, jā. Tas labi izklausījās. Mēs negribam ļaunu jūsu bērnu. Mēs negribam ļaunu, jo zini kā, es vienmēr esmu domājis, pirms man bija savs bērns, es kaut kā ļoti arī tos bērnus uztver, tā kā es esmu atbildīga par viņu kaut kādām lietām, kas notiek, to emocionālā stāvokli ārpus skolas, es ļoti pārdzīvoju. Tā pirmā klasē arī bija, kad es sāku tikko strādāt pirms 15 gadiem, bija dažādas situācijas no ģimenēm, un es zinu, kad es gāju mājās, un es raudāju, un es domāju, kā lai es viņam palīdzu, bet es nevaru viņam palīdzēt atrisināt ģimenes lietas. Un es to ļoti, ļoti pārdzīvoju, jo, nezinu, tas man bija tā grūti. Bet tad es nevaru viņam palīdzēt mājās, bet es viņam varu palīdzēt justies labāk skolā, klasē, un es viņam varu atbalsts būt tajā. Tā skola var kļūt kā tāda mieru. Jā, ne? Tieši tā. Elīna, ko tu varbūt vēlētos pateikt, pareizāk sakot, vēlētos, lai vispār sabiedrība labāk saprast tu par skolotāju darbu? Varbūt ir kaut kas tāds, ko tu vēlētos tā. Ziniet, tauta, skolotāja darbā ir tā. Kas ir tas, ko tu varbūt vēlētos, lai sabiedrība sadzird un saprot labāk? Man gribas teikt, tas ir no manas skata punkta. Man liekas, skolotāja darbs ir brīnišķīga profesija. Jo, labi, mēs zinām, mēs naudu tur miljonus nenopelnīsim. Ja man jāiedrošina ir jaunie skolotāji, karjeristi, kas grib nopelnīt, nezinu, daudz naudas, tas nebūs, bet vienmēr tu būsi pozitīvā enerģijā. Man gribas teikt, ka skolotāji arī kaut kādā ziņā noveco vēlāk, jo tu vienmēr esi smaidīgs, vismaz es pēc sevis spriežu, tu esi smaidīgs, un arī man apkārt skolā kolēģi ir pozitīvi, smaidīgi, priecīgi, un tu gūsti no bērniem to dzīves prieku. Tu ej līdzi laikam, tu esi tādā dinamikā vienmēr. Un sabiedrībā, reizēm es arī palastu tur kaut kādā Facebookā zem skolotāju, kaut kādiem ierakstiem, tur fórumu, ko tad saka sabiedrība. Un sabiedrība domā, ka mēs dzīvojam vieglu dzīvi, vasaras brīvas. Jādara? Pēcpusdienas brīvas, strādājam vēl 5 citos darbos un tā tālāk. Bet gluži tā nav, jo mēs skolotājiem, man liekas, arī patstāvīgi izglītojamies, mēs dodamies uz dažādiem kursiem, tas skolotāja darbs nav no 8, teiksim, tev stundas ir līdz 2. Tur nebeidzas tavs darbs. Mēs visu laiku lasām kaut kādu literatūru. Mēs klausāmies kādus, podkāstus ar iedvešiem cilvēkiem. Tā kā, lai tev visu laiku būtu tāda iedvesma tam visam turpināt tālāk to darīt. Sabiedrībai, tur citi saka, nāciet pastrādāt skolā. Es nezinu, vai katram nāk pastrādāt skolā, jo ne visi ir radīti skolai, katram ir tā sava vieta. Mums ir nepieciešami labi ārsti, labi, policisti. Un vēl man liekas, mēs par bērniem arī šo runājam,
nu, viņi man saka, tur sētnieks slikta profesija. Es saku, nē, arī tas ir vajadzīgs. Iedomājies, kas notiktu pasaulē, ja nebūtu sētnieks? Ja nebūtu, es nezinu, apkopējis un tā tālāk. Katram, un es viņiem vēl mācu to arī, Atrast to savu vietu, vai ne? jā, katrai tai profesijai, katram darbiņam ir nozīme. Nav nevajadzīgs darbiņš pasaulē. Lai tā pasaule darbotos tā kā tāds zobratīšs un viss būtu kārtībā, ir tajā zobratīņā katram no mums ir kaut kāda vieta. Un ja mēs to darbiņu katrs daram labi, tad mēs tā forši Tā arī viss sāk zelt. ritinamies uz priekšu. Jā, tā kā sabiedrībai man gribas teikt, atmetiet kaut kādas stereotipus par sava laika skolotājiem, kuri staigāja ar lineālu, nezinu, sita pa pirkstiem un bija varbūt neapmierināti ar dzīvi, jo man tas pozitīvais, kas man liekas, un ka skolā nāk jauni skolotāji un spēcīgi skolotāji, bet tas, ko man gribētos varbūt valstiskā līmenī teikt, šiem jaunajiem skolotājiem, lai viņi neizdegtu, ir nepieciešams mentors. Jūs atceros, kad es pati sāku strādāt, man bija jautājumi, kurus es nezināju, kur dabūt atbildes, kurus tu nevarēji. Un tev ir blakām vajadzīgs kāds tāds spēcīgs skolot. Es zinu, ka citās skolās tādi ir. Mūsu skolā, diemžēl, nav tāds mentors, un tāpēc bieži vien ir, kad jaunie skolotāji nostrādā gadu un saprot, ka tas nav viegls darbs tajā sākumā, kamēr tu izstrādā kaut kādas, nezinu, savas metodas un viss tā tālāk. Ka tev būtu tāds mentors, kas tev nāk nevis ar tā kā pārmetumiem, tu dari to slikti, tā nedari. Atbalsts, vai ne? Atbalsts, jā, kas tev nāk blakām, kas tev nāk ne tikai vērot stundas un skatīties ko tu dari nepareizi? Mācību procesu, bet vispār, nezinu, ārpus skolas rīkot kaut kādus pasākumus šiem jaunajiem skolotājiem kopā, kur, nezinu, iedvesmu rast kaut kādus, nezinu, kur tos pašus pārgājiens iet kopā. Tādā neformālā vidē, ka būtu tāds mentors, kas iedrošinātu to visu. Elīna, ja būtu tev vispār tā, ka tev viss ir iespējams un visums tevi sadzird, sadzird jau viņš mūs, mēs jau to zinām, bet kāds būtu tas tavs sapnis par tādu Latvijas skolu nākotni, ideālā skolas diena vai ideālais tāds Latvijas skolu modelis? Kāds būtu tavs sapnis, ja viss būtu iespējams? No rīta man gribas, es te vairāk runāju par sākuma skolu, man gribētos, lai tajā mazajā posmā tev vienmēr sagaida kāds priecīgs, smaidīgs cilvēks, kas to jo es esmu saskaries ar situācijām, kad tas mazais, es nāku iekšā skoliņā, kas nav manas klases bērniņš. Mamma viņu ir izlaidis no mašīnas, un viņš stāv nobijies. Mēs arī pieaugušie, nezinu, lielos pasākumos vai kādā vietā, kuru mēs, nezinu, aizceļam uz citu valsti, mēs nejūtamies droši. Ka viņam vienmēr būtu tam mazajām blakām tāds atbalsts skoliņā, tad mierīgi iesāks rīts, nezinu, ar kaut kādu mierīgu mūziku, ar kaut kādu rīta aktivitāti. Tu arī pieminēji par elpošanu. Es zinu, ka es arī sākuma skolā izmantoju, iedvesmoties no Vima Hofa un arī no tevis un vēl no citiem kolēģiem šos te elpošanas vingrinājumus dažādus. Un man gribētos, man liekas, ka citās skolās ir Latvijā, man liekas, ka kaut kāda joga, kaut kādas apzinātības tā kā stundiņas tajā visā iekļauts iekšā. Tā, lai tas bērns iemācās šajā steidzīgajā pasaulē ritmā sevi sadzirdēt. Jo man liekas, ka tas ir svarīgāk nekā varbūt reizēm reizrēķinu zināt, ka tu sevi sadzirdi, ka tev ir tā sava, tu esi mierā ar sevi, jo ja tu esi mierā ar sevi, tad visas tās zināšanas nāk vieglāk. Un tā, man liekas, tas ideālais rīts. Mācību process, es nezinu, cik ilgi vēl mums strādā šīs te 40 minūtes, tā kā šis te stundu modelis kā tāds, kas ir jau, man liekas, ka no pašiem pirmsākumiem tā klasiskā stunda, kas ir, kā ir kaut kādās alternatīvajās pedagoģijās, piemēram, Valduru skolā Montessori, viņi mācās citādāk, bet, es varu teikt, piemēram, par Valduru skolu, mums vecākais bērns pabeidza Valduru skolu, un viņš nesāka Valduru skolā mācīties, bet viņš pārgāja 6. klasē, kas ir diezgan liels jau tāds tīņu vecums, un tāda jauna mācīšanās lieta ir varbūt grūtāk pieņemama, bet viņš man vienmēr tagad saka, paldies tev, super, es iemācījos mācīties, jo viņi strādā, viņiem ir tās perioda stundas, un tad viņiem ir par dažādām tēmām, un tā nav tā saraustīta, kā mums ir.
sākuma skolā ir tas plus, ka tu esi klases audzinātājs un Var tu maigi vari, diktēt. jā, tu vari Uztais izvēlēties. bloku vienu lielu un Jā, dari tieši kaut tā. Bet tad, kad savus sāks jau plānus. pamatskola, tad, diemžēl, ir tās stundas un tā. Tāpēc es par to vēl par ko domāju. Nākot iekšā visam šim mākslīgajam intelektam un tā tālāk, kāds būs skolotāja loma, nu, nezinu, pēc 10 gadiem, piemēram. Kāda būs tā viņa loma, ko mēs. Un tad man liekas, ka tur arī būs tas, ka tās zināšanas viņi tā kā pašvadīti iemācīsies no tehnoloģijām. Noteikti pēc 10 gadiem mums izdomātas, dažādas aplikācijas, dažādas veids, kā tu vari mājās. Un tad tas skolotājs skolā viņam būtu jābūt tādam iedvesmojušam, kā mentoram tam bērnam blakām, kas viņu virza, saprast, kas ir tas, ko viņš vairāk grib. Varbūt tieši tajā Izceļ to pašu emocionālajā. personību, vai ne? Jā, veidot pašu Robots tev personu. nekad to pašu personību neizceļ, jā, bet tur Nē. valsts emocionālajā pasaulē un ierauga to tavu potenciālu un izceļ to, vai ne? Jā, bet mēs zinām, piemēram, šis te laikmets ir tāds, ka cilvēks ir vairāk vērsts uz sevi. Un, ja mēs skatāmies kopumā sabiedrībā, mēs esam tādi egoisti mazliet. Tā ir. Un tā citu sajūtu, citu cilvēku kaut kāda empātija. Nezinu, vai tas ir tiem vecākiem, kas, man gribas teikt, tā padomu laika sistēma. Es arī piedzimu gan pašās beigās, jau es to neesmu piedzīvojis, bet kad ir palicis kaut kāds nospiedums, jo es runāju, piemēram, ar vīru, kurš ir mazliet vecāks, un viņš stāsta man, jā, bet bija pašsaprotam, ka tur pašiem bērniem tur skolā tas un tas jādara ir, un tā kārtība kaut kāda. Es saku, bet mūsdienās tas tā vairs nestrādā, jo viņam, tam bērnam, un vēl man skolā liekas, ka, es jau tagad to redzu, ka es tiem bērniem vairāk esmu arī kā draugs. Tāds, ar kuru man pat tiem momentiem, kas man patīk, jo šogad es mācīju tikai atsevišķu priekšmetu vairākām klasītēm, un tad man patīk, ka ir tie delveri, kas iet garām, un es viņiem, piemēram, prasu, kā viņiem tur gāja, piemēram, futbola spēlē. Bet tas ir nesaistīti ar, un viņam ļoti patīk, ka es atceros, ka viņš man ir stāstījis, ka viņam būs tā futbola spēle, un es pēc tam kaut kad starpbrīdī viņam pajautāju vienkārši, vai vienalga kādu lietu. Ka vispār atcerās vārdu, kur vēl kas ar viņu notiek. Vai? Jā, piemēram, runājot par tiem delveriem klasē, atrast kaut kādu kopīgu valodu ar viņiem, nenosodīt viņu, jo tad, kad mēs viņu nosodām, viņam rodas vēl lielāka pretestība pret tevi. Viņš tevi uztver kā man liekas, ka skolotāji bieži vien ar tiem delveriem un pat skolotāji viņi cīnās par ietekmes zonām. Bet par ko tur cīnīties? Tu esi pieaugušais, viņš ir bērns, jūs vienkārši iemācāties savā starpā sadarboties. Un man patīk, ka mums ir arī klasītē, negluži manā klasē, bet ir viens tāds puika, kurš viņam visās stundās ir problēmas. Un tagad es biju viņiem dziesmu svētkos, un viņš saka, un arī mamma saka, skolotāji, viņam ar jums nav problēmas. Es saku, jā, jo mēs kaut kā... Dzīvojam dzīvi, vai ne? Jā, mēs vienkārši dzīvojam. Man patīk arī par tiem delveriem, par to atbildības sajūtu. Ja viņš tur skolā tiešām dara visādas blēņas, tad dziesmu svētkos viņš dzieda korīti puika, un dziesmu svētkos bija tā, ka viņam no tā karstuma pēkšņi noslēguma koncertā sāka tecēt asins. Un pa degunu, un, protams, ka mēs dodamies pie mediķiem, bet viņš nevis satraucās. Es viņam saku, vai jūties labi, viss labi? Jā. Un vienīgais, par ko viņš satraucās, vai viņš varēs iet atpakaļ uz skatuvi un dziedāt. Un tas ir tāds, un tie ir tie brīži, kad tu esi lepna par to mazo latvieti, kurš stāv tajā dziesmu svētku estrādē ar tādu lepnumu. Viņam vienalga, viņam tur asins pa degunu tek, bet galvenais, ka viņš varēs dziedāt. Mēs lēnām apaļojamies jau sarunas noslēgumam, strauji patiesībā. Kādi būtu tavi 3 padomi, 3 konkrēti padomi, kas tev nāk prātā, ko tu ieteiktu skolotājiem vienkārši labākai dzīvei? Tā kā atrast hobiju, kas tev aizrauja noteikti ārpus skolas, jo tas ir svarīgi, ka tu sev piepildi arī kaut kur citur. Jā, tā kā dzīvot dzīvi ārpus skolas. Vienalga, vai tu lasi, grāmatas, ej uz teātri, brauc ar riteni, vienalga ko. Kaut ko dari ārpus skolas. Otrs, tāds padoms, domāt pozitīvi. Tā kā katrā tajā situācijā
kas ir notikusi, atrast to labo. Jo arī negatīvās lietas mēs varam uztvert kā mācību stundu sev vai vispār kopumā tajā situācijā. Jo es dzīvoju arī pēc tāda principa, ja kaut kas beidzas, ja kaut kas beidzas slikti, tas nozīmē, ka tas vēl nav beidzies. Jo es nezinu, manā dzīvē es nezinu, vai es esmu kaut kādā. Tā kā tu saki, tā enerģija apkārt veido, jo man liekas, ka vienmēr viss beidzas labi. Kaut kā agrāk vai vēlāk, bet viss beidzas labi. Teiciens, ja vēl ir slikti, tad tas vēl nav beidzies. Tieši tā, jā. Un ja arī notiek, tad tas mums gatavo bieži vien kaut kādam lielākam. Tā kā dzīve vienmēr nav kā pa sviestu neiet. Ir tās situācijas, ka mēs esam, liekas, ārprāts, kā lai no šī tiek ārā. Bet tas mums gatavo noteikti kaut kam tādam. Jā, tā kā domāt pozitīvi, saredzēt to pozitīvo tajā visā. Un trešais padoms. Es zinu, ka tas izklausās noteikti tā utopiski un liekas, ka ikdienā tas nestrādā, jo taču ir darbs un tā, bet reizēm varbūt kaut kādas lietas, sajust to savu sajūtu, jo es arī tā daru, un man šodien nav iedvesma izlapot tos darbiņus. Man gribas iziet ārā, pastaigāties. Es izdarīšu to vēlāk. Tā, ka dzīvot... Kārlis teiciens, par to es domāšu rīt. Tādā plūsmā dzīvot. Aha, ar plūsmu. Jā, tādā plūsmā dzīvot. Un man gribas teikt, iesaistīties dažādos, projektos. Piemēram, pagājušajā gadā es arī esmu atbildīga mūsu skoliņā par Erasmus projektiem. Un kas man pārsteidza, ka nemaz tik liela atsaucība no skolotājiem šajā visā nav. Ka tev ir jāuzrunā vairākas reizes, taču dodies kaut kur, dodies ar skolēnu grupu, bet nebaidīties. Vienkārši doties, piedzīvot. Un vēl man gribas teikt, ka mēs pasaule ir apaļa, mēs nevaram nokrist no viņas nost. Un doties nezināmajā un būt vienkārši plūsmā tajā visā. Sadzirdēt līdz cilvēkus, pateikt labu vārdu viens otram. Tādi ir cilvēciskie likumi arī. Jā, nevis, nezinu, arī kaut kādā grāmatā es lasīju, ka cilvēkam, vismaz dienā ir jāsaņem 3 komplimenti un 5 vismaz jāpasaka kādam. Tā kā, lai būtu tas viss tāds, redzēt to pozitīvo. Elīna, es aicināšu vēl uz tādu noslēgumu. Pat cik tu visu laiku arī par plūsmu, par ļaušanos, par visu tādu, tad tev tagad tāds uzdevums, jā. Tikai sevī paklausīties, tu vari aizvērt acis, apsēsties atkal tādā brīvā pozā, kā tev ir ērtāk. Un sajust tikai sevī, kas tev pirmais nāk, to teikt, viens vārds. Kas ir tavs spēka vārds? Ko tu sevī sadzirdi? Miers. Man pirmais, kas man nāk iekšā, ir sajūta miers. Jebkādās situācijās. Vienkārši saglabāt to mieru. Jā, izelpot. Reizēm vienkārši tev vajag izelpot, palaist to visu. Un, jā. Super. Nezinu. Paldies tev milzīgs, Elīna. Paldies tev, Kadrī, par šo sarunu. Es saku, es varētu runāt vēl, jo man liekas, skolas dzīve ir tik dinamiska. Tu taču pati zini, katru dienu. Un neviena diena nav vienāda. Es tiešām aicinu jaunos skolotājus nebaidīties un nākt un tiem, kam gribas tādu dinamisku dzīvi. Super. Paldies tev, liels, Elīna. Paldies tev, Kadrija. Klausītāji, rakstiet komentārus, ja jums kas sakāms, nodošu Elīnai un iedvesmojieties no viņas. Uz tikšanos citā reizē.